mums ir. Nissan iztiem. Vienas ir obligāts. Ir punkts 9.1 vēl izmaiņas par attiecībā drošības kartes, bet par nesošo konstrukciju aizvietošanu ar rāniem, ko var savienot, kas savienojās ar nesošo drošības kartes tālāk. Ja tas tiek viss izveikts, tad tas iet kopā ar drošības kartes certifikātu. Kas izsniedz to drošības kartes certifikātu tā tālāk, viņam arī jāņem vērā pēc šiem mūsu noteikumiem tās konstrukcijas, vai viņas atbilst vai neatbilst, katrs tas darinājums. Viņš atbilst visām stingrībām un loģikai, tad viņš var akceptēt. Tas būs divas ieliek rūgas, tam iet brauc vēlreiz, un viņš vēl certifikātu ar pārējiem. Ja tu kaut ko piešuji klāt pie dugām, tad teorētiski jā. Es arī klāts, un pievienot klāts, ko jau veids atzīst, vai ne? Pieņemsim dugām, klāts un pievienšana, kur ir panelis skrūvējas, kas tad to jau arī veids atzīst. Ar jebko, kas ir piemitināts dugām. Teorētiski jā. Tas ir sakarā to, ka tiek aizvietot citām mašīnām piekars, kas priekšējās aizmugurējās uz motoru, likt iekšā lielāku, mazāku, tālāk, tur vienkārši tas neiet nekādās saistībā ar standartu uzaugsmas. Ir tāda veids aspekts, kas pārējais. Schēmas tam nav. Tur ir, improvizācija un ja cilvēki tas certificē, drošības kartes akceptē to pasākumu, tas ir pareizi. Ok, man viss pietiek. Tagad kaut aizsargs vietas, durvīs un draugu klasē ir ieteikums. Mēs ieteicam, bet mums tagad pamainīt, kā obligāti. Tas paši drošības. Arī tad ir tās līnijas, ja? Viņš bija rekomendācijas laika. Pēc tendēts agrāk uz tās rokas ārā un tā tālāk. Tad ir obligāts iet, jā? Bet es nezinu, kā tā tendēts ir apkārt. Jā. Vajadzīgos iet, jo visur klāsies. Nevarētu vēl būt labāk, jā. Viņš tik tās Amerikā vai Bet tas ir tikai vadītāji, jā? Par ugunsdzēsnieku aparātiem runājot, ir izmaiņas šīs visos tehniskajos noteikumos, un strīt klasē tā ir skaitā. Tātad no nākamā gada ugunsdzēšanais aparāts ir tikai rekomendēts. Kāpēc šāda izmaiņa? Tādēļ, ka arī visās Ziemeļeiropas valstīs nav šāda obligāta prasība, tāpēc, ka drifts ir pilnībā pārredzams, 3-4 līkumi, uz katra līkuma ir jābūt organizatoram nodrošinājušam tātad ugunsdzēšamās iekārtas, tātad vai pie lielie baloni vai kā tam līdzīgi. Un tā mēs neatrodamies Raulijā, ka tur, teiksim, tev tur 3 km jāgaida ir palīdzība un pašam kaut kas ir jādzēš. Tātad tas ir tā sportista izvēle. Gribu sev ugunsdzēšanu, vai ugunsdzēšanu, bet tā nav obligāta prasība. Arī proklas.
Kur ierakstīt, cik 10 decibeli tonīts. Un, teiksim, ja ir vairāk, nu, kas tad notiksies? Jo, es domāju, ka mums par visiem ir diezgan normāls tonas mašīnā. Mums nav 110 decibeli. Nē, nu, tur ir tas lieta, kā cilvēks var paņemt 100 latus un uzlietīt procesu, ne? Jā, un tad paņems nulli, ja tas nav izdarīts tehniskajā komisijā ir izņēmums Vienkārši pastāv iespēja arī, ka piķernieku rastaskaiet ir decibeli arī aizsardz, tā tiks kritīgi sarakstīts. Bet pagaid, bet ja viņam taisās mērīgi, tāpēc ir 93 saprotni, līdz 3 apakļiem visiem ir ok. Jā, 4 atsaušām, jau pēc Attiecībā ir tā, ka par pro klasi, ja šobrīd vēl nav nekas vairāk diskutējums, tad pro klasi mēs varam atbrīvot. Tas izpūtējs tāpat nav tik skaļš, ja nav pilnīgi taisns. Stop. Tur ir, tu esi dzirdējis pagājušo pro klasi? Tu gribi vairāk par mani Jā, tu gribi iekāpt salonā? Nē, nu kā, nu tur... Pagriet, ja viņi taisns pilnīgi izpūtējs, tad viņš būtu pa skaļu. Tu viņi taisns nevar uztaisīt. Viņš nav taisns mašīna. Nē, ja viņš ir taisns bez nevienu rezonansu un vienu bundu. Ideja kāda? Ja viņš tāds skaļu. Turbo motors ir kurā gadījumā viņš klusāks nekā... Es saku, atmosfēriski būs pa skaļu noteikti. Tas tu kā izrāvs ārā. Zelta mēs arī bija paskaļi, un tur nekā nebija. Bet tā nevar. Iedomājam, kaut vai taisnu rezonansu. Turbo motors, protams, nav tik skaļi. Nē, par decibeliem runājot ir tā, ka, piemēram, ārzemēs, tajās pašās Somijas, Zviedrijas, Norvēģijas noteikumos ir iekļaut šī maksimālā robeža 110, bet ar atsauci, ka katrai trasē ir tiesības uzlikt savu šo decibelu normu pēc viņu tām vietējām prasībām. Daudzās no tām, tas ir 95. Jā, tā kā, teiksim, patīžot braucot uz ārzemēm, mums obligāti pie organizatori ir jānoskaidro, kādas ir attiecīgās trases, trokšņu atļautais līmenis, jebkurā gadījumā. Nu, tā, mēram. Un vēl, kas ir, starp citu, par šiem te decibeliem, arī tā ir obligātā prasība no vides ministrijas, vai kā to sauc, nezinu, pārvaldes. Šim te noteikumam ir jābūt. Es šaubos, vai kāds tiks tur diskvalificēts par šo te punktu. Nu, varbūt kādam uznāks lust, un mēs nomērīsim un tā tālāk. Bet, ja pie mums atnāks federācija un trasa, kāpēc mums tehniskajos noteikumos ir tāds bezbrīdzās un nav šis te atrunāts, ja, tad mums nav ko teikt. Šeit mēs varam pateikt, ka noteikumos ir iekļauts, un kāds tur pārkāp, nepārkāp. Tas ir tāda obligātā prasība, saka visā zemēvalstīs. Šis te punkts praktiski identisks. Tad ir viss kārtībā, jā. Noteikumos viņš ir, tā ir arī viss šī te ministrātas noteikuma. Vinēja mani? Tāda aparāta. Pastaigāt apkārt ar sarakstu, potenciāliem uzvediem. Tātad mēs turpinām uz strītu, kam šī te var doties arī projām, ja ne, bet Ievai vēl vārdu par pro tiesāšanu. Tā, tie, kas vēl man nezina, es esmu Ieva, Latvijas Automobiļu federācijas tiesnese, šasīs komisijā, un būs izmaiņas pro tiesāšanā. Tātad strādājot ne tikai Latvijā, bet arī citās valstīs, tātad ir vērojams tendences par to, kā notiek šī tiesāšana. Un, jo līdz šim mēs pieturējāmies pie tā, ka tiesājām arī pro, tāpatās kā strīdos, jos leņķis ātrums un efektivitāti, kur dalījām šos te 100 punktus pa 30, 30, 30, 10, un tā jūs varētu sekot līdz tam, kādas ir jūsu lielākās kļūdas, tātad leņķi ir vairāk punkti vai mazāk punkti, tātad tās ir jūsu kļūdas, kas jums nākotnē jāmācās un jālabo. Tad tagad pro, jūs esat jau lieli puiši, jums ir augsts līmenis, un jūs arī ļoti daudz droši vien startēsiet ārpus Latvijas robežām. Un, lai varētu vairāk saprast, kā notiek tiesāšana visā pasaulē, un šeit tātad būs piešķirts tātad viens konkrēts skaitlis, kas arī norādīs to, kāds ir jūsu brauciens. Piemēram, tu veic šo te braucienu, un tev kvalifikācija ir 84 punkti.
Vairs nebūs sadalīts, ka hoteli tur Jozlā bija tik, leņķī tik un efektivitātē tik. Tad šie punkti jau automātiski tiks sasumēti kopā, un tiesnesis iesniegs tādu šo te punktu sekretariātā un tiks kā vienmēr izvilkt no 3 tiesnešiem vidējais skaitlis. Tātad tā būs tā lielākā atšķirība. Jā, būs, jā. Nē, tiesnesis uzreiz liks tātad 65 punkti un viss. Tā notiek visā pasaulē, tā vērtē. Kā viņš tā, es nobraucu, viņš var tev 74? Tiesneši nestrādā, tie tiesneši, kas vairāk vai mazāk strādā visu laiku, ir uzkrājuši šo pieredzi, viņi zina, kā vairāk vai mazāk vienā vai otrā trasē tu brauc un kāda vispār šo te braucēju sniegumi. Protams, pa lielam pamatā, teiksim tā, apziņā saprot to, ka ir daļas, kas ir leņķī, daļas, kas ir ātrumā un daļas, kas ir tieši šajā trajektorijā. Tad viņi saprot to, ka ir dalīti šie te skaitļi, bet ir tā summa, kas tiek izvilkta. Pa lielam nav starpības, ja viņš vērtē vairāk augstāk. Kas? Jā, viņš līdz pilotam nonāk kopējā summa. Tas ir tā visu ļoti ziņā ir bijusi izņēma. Latvija bijusi, nav izņēma, bija vēl ir tāds valsts, kur tiesā tāpatās kā mēs līdz šim. Bet vienkārši tā, ka mēs ejam uz priekšu, par cik jūs braučāt tiešām, lai arī startējot ārzemēs, jūs saprast, kā notiek šī tiesāšana. Mēs arī strādāsim tāpat kā pasaulē. Kaut kā baigi atšķirīgās, baigi lielā tā robeža 100 punkti, es saprotu, no 10 to var nobraukt, pateikt, tu uz 9 nobrauc. Bet vai 63 vai 74. Īstenībā baigi vienkārši, tev tūlīt pateikšu, tā kā mēs bijām Somijā, tur bija tā. 100 punkti. Skaties, pirms tam ar tiesnešiem mēs izrunājusim, dalībnieki sapulcē pateicis, par katru pilonu, ko tu nepaņem, 5 punktos. Par katru, teiksim, piemēram, tur izbraukšanas zālē tik un tik punktos. Pārējais ir katru tiesnešu individuālais skatījums uz tavu braucienu. Un es sēžu un es rakstu, čik viena kļūda, otra regulēņķi pataisno, tas. Kopā savēlku un nomīnusojot to, man sanāk no 100 punktiem tik un tik. Nevis, ka es rēķinu, tagad leņķī tev bija tik, tagad ātrumā tik, sakot, tādā veidā. Mums nav vairs jūs jāmāc, un principā nav vairāk jāsēž klāt. Pie tā, jāsako līdzi jūsu kļūdām. Jūs pārstāv brauc darbs valstī. Bet jums